Čau! Es jums šodien iemācīšu jaunu kāršu triku. Tātad no sākuma jums viņu parādīšu un pēc tam iemācīšu. Tātad no sākuma es jums iedodu kārtas un jūs viņus varat samaisīt cik vien daudz vēlaties. Pieņemsim, ka pietiek, jūs man atdodat kārtas. Un tagad es viņus paņemu un jums saku, kad jums ir jāsaka stop jebkurā brīdī. Pieņemsim, jūs pasakat stop šeit. Es noņemu augšu. Un tātad šī ir jūsu kārts. Jums viņa ir jāiegaumē. Tagad, kad esat iegaumējuši, jums jāsaka stop vēlreiz. Sakiet stop. Pieņemsim, jūs pateicāt stop šeit. Mēs šo kārtu šeit arī ieliekam iekšā. Lūk tā. Tagad es jums iedodu kārtas atkal un jūs viņus varat samaisīt. Jūs to arī izdarat. O, tā, pieņemsim, ka pietiek. Tagad jūs man atdodat kārtas atpakaļ un es viņus paņemu. Saku, es sajutīšu, kad jūs ieraugat savu kārti pa cauri datora ekrānu. Tātad tagad es jums rādīšu kārtas un sajutīšu, kad jūs ieraugat savējo. Tā, nē, pagaidām neko nejūtu. Šeit nav. Pagaid, kaut ko sajūtu. Tātad te nebūs. Kaut kur šeit jābūt. Sajauksim. Sajauksim vēl mazliet. Man šķiet, ka šī ir tava kārts. Tātad tagad es iemācīšu, kā šo triku veikt. Šajā trikā nav nekas sarežģīts, iespējams, ka kāds jau viņu atšifrēja, jo uz datoru skatoties viņu manā uzskatījumā ir daudz vieglāk atšifrēt. Tātad galvenais ir, lai būtu lūk šādas kārtas. Ne jau tieši šādas, bet kad var atpazīt puses, kad ir atšķirīgas. Nevis šādas kārtas, kurām nav nekādas atšķirības, vai tu skaties tā vai šādi. Šādas arī nē. Bet tā, lai tu skaties, pagriez un ir atšķirība. Tā tad ir jāsakārto visa kāršu kala. Lūk tā. Kad viss ir vienādi. Ka visas kārtas skatās uz vienu pusi šīs muguriņas. Tātad tad, kad jūs sākat triku, jūs pieejat, un tagad ir tā, ka ja jūs dodat kārtas kādam, kas kārtas pat nav turējis rokās, labāk nedodiet viņam, maisiet pats. Tātad jūs samaisiet kārtas, vienalga riflu, šaflu vai kā, bet galvenais, kā neizjūg tas, kad viņas skatās uz vienu pusi. Kādēļ nedot kādam, kas slikti maisa kārtas, jo tad viņam izkritis tver tās kārtas, vienalga, viņš pacels un ieliks otrādi iespējams, un tad triks nesanāks. Tātad galvenais, lai kārtas paliek lūk tā smuki uz vienu pusi. Tad, kad viņš ir samaisījis, jūs paņemat kārti un sakat, ka lai saka stop. Jūs darat tā, rīkšķi viegli ar to izdarīt, pamēģiniet paši. Būs viegli, sapratīsiet. Dariet tā, un lai pasaka stop, tad, kad viņš pasaka stop, jūs arī apstājaties, paņemat šīs augšējās nost, iztumiet šo kārti, noliekat šīs apakaļ, un izņemiet lūk tā, viņa kārti. Sanāk, ka viņa apgriežās otrādi. Parādiet, lai iegaumē, un ielieciet tāpat arī apakaļ, kā jūs izņēmāt. Sanāk, ka viņas būs pretēji. Ieliekat iekšā.
Un atkal, ja ir labs maisītājs, jūs droši varat dot viņam samaisīt kārtas, ka jūs zinat, ka viņš neizmetīs. Bet, ja slikts, tad pats samaisiet. Un tagad jūs sakiet, ka jūs sajutīsiet, redzēsiet viņa acīs to, kad viņš ierauga savu kārtu. Pilnīgi vienalga, tas, ko jūs sakat, rādot triku, tā ir jūsu paša izvēle, jo tā ir kāršu triku pasniegšana, nevis pats triks. Tātad tad jūs ejat lūk tā un it kā skatāties viņam acīs, mēģināt sajust to kārti, bet patiesībā jūs skatāties uz muguriņām. Jūs meklējat to, kas ir otrādāk. Jūs sakiet, šeit nav, neko nesajūtu, ejiet tālāk. Pieņemsim, šeit nav, neko nesajūtu, ejiet tālāk. Un te jūs ieraugat, kur tas palika? Un te jūs ieraugat šo kārtu, kas ir otrādi. Jūs zinat, ka tā ir viņa kārts. Jūs aiziet vēl mazliet tālāk. Un sakiet, pagaidiet, kaut ko sajūt. Tātad šeit nebūs. Paņemiet šīs un rādiet viņam. Un viņš redzēs, ka tur ir viņa kārts. Jūs vēl paņemiet, samaisiet. Tas tā, lai, lielākai ticamībai. Samaisiet un atkal jūs redziet viņa kārtu. Nolieciet vēl dažas kārtas, tā, šīs nav. Tad atstājiet kādas 4 kārtas varbūt. Un atkal samaisiet, un tad pasakiet, man šķiet, ka šī ir tava kārts. Un visi būs pārsteigti, kā tu to zināji, jo viņš pats taču samaisīja kārtas, vai arī redzēja, kā tu kārtīgi samaisi kārtas. Taisot šo triku, godīgi sakot, es viņus taisījis kādiem 15, 16 cilvēkiem. Viens gan atkoda šo, bet viņš bija daļai saistīts ar kāršu trikiem, bet parastie, kas nav saistīti ar kāršu trikiem, nav atkoduši šo triku, viņiem rādot. Tā kā izskatās diezgan viegli un stulbus, ko tādu uzķerties, taču cilvēkus to uzķerās. Tā kā paldies, ceru, ka jums patika. Un vēl viena lieta tomēr. Man daži ir jautājuši, lai es veidoju konkursu. Kāršu konkursu, tad man ir jautājums jums pārējiem, vai man to darīt. Ja es rīkošu kāršu konkursu, es rīkošu viņu vienlaicīgi arī spokos, līdz ar to būtu balvās, būtu 2 uzvarētājiem lūk šādas kārtas, pokera izmēra, un tādas. Viņas ir diezgan labas kārtas, godīgi sakot, es pats ar viņām diezgan bieži rādu trikus skolā, jo labākās tādas kā bicycle kārtas, kas man ir tās gan neņem uz skolu. Kādēļ šādu deku es dāvāšu 2 uzvarētājiem? Tas būs, tas ir tādēļ, ka šis būtu mans pirmais konkurss un es gribu redzēt aktivitāti. Ja aktivitāte būs liela, tad tiks rīkots vēl kāds konkurss, kurā varēs vinēt daudz labākas kārtas un iespējams pat bicycle kārtas. Tā kā šoreiz būs šādas kārtas balvā, ja jūs pieprasīsiet konkursu. Būs 2, kas pēc spoku domām būs labākais triks un pēc manām domām. Plus vēl, kā jau jūs zināt, spoku konkursos dod spoku cepamīs. Tā kā lūdzu rakstiet komentāros, spokos, YouTube, vienalga kur, rakstiet privātās vēstules, vai jūs vēlties, lai es uzrīkoju kādu konkursu. Tātad paldies par uzmanību.